Mīļie draugi, viesi, es zinu, ka daži ir mērojuši tālu ceļu būt kopā ar mums šodien. Šī jau ir 3. reize, kad mēs pieminam mūsu leģionāru 16. martā, kamēr notiek karš Eiropā. Kas to būtu iedomājies? Bet te mēs esam, un te mēs esam kopā. Lielā skaitā, un es redzu, ka mēs esam stipri. Es lūdzu iesākt ar klusmu brīdi aizgājušiem leģionāriem un karavīriem un civilistiem, kas ir zaudējuši savu dzīvības Ukrainā. Paldies! Dievs svētī Latviju! Paldies, un kā mums arī pierasts, dziedāsim Dauros vanagu dziesmu, 1. un 3. pantu. No
Mīļie draugi, es minēju, ka te ir atbraukuši no tālām zemēm. Es domāju, ka pirmo reizi mums klāt ir vēsturnieku grupa no Spānijas. Kā zināms, Otrā pasaules kara laikā Rīgā bija lazarete spāņu karavīriem, un meža kapos ir Spānijas karavīru kapi. Un bija reizes, kad latviešu un spāņu karavīri cīnījās plecu pie pleca. Novēlu Spānijas kolēģiem jaukas dienas Latvijā. Queridos amigos, hoy podemos estar contentos de tener un grupo de historiadores de España. Como saben, durante la Segunda Guerra Mundial, en Riga había un hospital para soldados españoles y en el cementerio del Bosque de Riga se encuentran las tumbas de los soldados españoles. Y hubo momentos en que los soldados letones y españoles lucharon codo con codo. Les deseo a mis compañeros españoles una buena estancia en Letonia. Tagad lūkšu dažu mūsu viesus uzrunāt. Mans pirmais, ko es gribēju izrunāt, bija Gundara Važas kungs no Tukuma novada domas. Vai viņš ir mums šodien? Ir. Labdien! Es kā priekšsēdētāja vietniece šodien esmu pilnvarota pārstāvēt šo nozīmīgo pasākumu. Ir atkal 16. marts, Latvijas karavīru leģiona piemiņas diena. Un es ar gandarījumu varu atzīmēt, ka šo dienu atzīmē aizvien vairāk klātesošie, kuri ir drosmīgi atbraukt, lai noliektu galvas mūsu varoņu, mūsu kritušo karavīru piemiņai. Tas ir svarīgi ne tikai mūsu tautai, tas ir svarīgi visai pasaulē. Šī vieta ir svēta, un mums ir ļoti svarīgi, ka šo vietu mēs saudzējam un nododam vēstījumu nākošajām paudzēm. Jo ir svarīgi, lai mūsu nākošā paudze, lai mūsu jaunieši izjustu piederību savai valstī, lai mūsu jaunieši būtu patrioti savai tautai. Es gribu visiem pateikt paldies tām biedrībām, ministrijām, kas iesaistās, lai šo vietu atdzīvinātu, lai pilnveidotu, jo tas ir galvenais vēstījums,
kā mēs šo vietu varam slavināt, lai tā kļūst par nozīmīgu vietu. Mums būs muzejs, kurā arī nākošās paaudzes varēs uzzināt par mūsu karavīru likteni. Un iedvesmojoties no mūsu biedrībām, no visa mūsu latviešu tautas, arī Tukuma novada pašvaldība ir strādājusi pie ģērboņu attīstības, un tieši Lestenei mēs esam iedvesmojušies. Lestenes iedzīvotāji ir nākuši ar priekšlikumu, ka mūsu Lestenes pagasta jaunajā ģērbonī būs attēlots ķerups vai eņģelītis no Lestenes baznīcas gravīrēm, un fonā būs karavīru purpura asinis. Mēs lepojamies, ka mēs varam būt piederīgi savai valstī. Saules mūžu Latvijai! Vārds bijušajai Saeimas priekšsēdētājai, bijušajai aizsardzības ministrei Mūrnietes kundzei. Godātie leģionāri, godāto leģionāru ģimenes locekļi, miļie tautieši, domu biedri, mēs esam šeit Lestenē, lai pieminētu leģionārus, lai pieminētu leģionāru varonīgās cīņas. Starp divām okupācijas varām leģionāri izvēlējās cīnīties par Latviju, par savu tēvu zemi, par savām ģimenēm, par to, lai mēs varētu dzīvot šodien brīvā Latvijā. Godātie tautieši, atcerēsimies, ka 1944. gadā, kad sarkanais mēris virzījās mūsu valstī, leģionāri bija tie, kas spēja nosargāt un aizstāvēt Rīgu. Tas deva iespēju daudziem mūsu tautiešiem nonākt Kurzemē un pēc tam doties bēgļu gaitās tālāk. Līdz 8. maijam 1945. gadā leģionāri bija tie, kas turēja Kurzemes cietoksni. Gribu teikt paldies leģionāriem gan par varonīgajām cīņām, gan par to, ka līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai jūs bijāt tie, kas nesa ideju, kas nesa domu par brīvu Latviju. Visi kopā mēs atguvām Latvijas brīvību. Un šodien mūsu vidū ir leģionāri simtgadnieki. Mēs varam lepoties ar to, ka mūsu vidū ir stipri, drosmīgi tautas dēli, kas spējuši, neraugoties uz visām grūtībām, nodzīvot garu, skaistu, bagātu mūžu. Tikko 100 gadus svinēja Edgars Vēveris, Jānim Tauriņam ir 101, Laimonim Ezergailim 100, Antonam Mortukānam 105. Latvijas zēni, jūs saprotat, cik ilgi jums ir jādzīvo, un jādzīvo tā, lai godam, un jādzīvo Latviju. Šodien ir 16. marts, kad man blakus nestāv Edgars Skreja, un to es jūtu ļoti sāpīgi, un mēs visi to jūtam ļoti sāpīgi. Un jau kādus gadus aizsaulē ir Visvalds Lācis, viņam arī šogad būtu bijis 100. Un arī Edgars gāja pretī saviem 100. Mums jābūt cienīgiem, nest viņu idejas un domas tālāk. Un atceramies 16. martus, tas bija Edgars, kurš teica un norādīja, ka Krievijā, diemžēl, mums var sagādāt pamatīgas nepatikšanas, un ne tikai mums, bet visai Eiropai. Tas, ko viņš teica ar savu dzīves gadu pieredzi, bija gaiši un tālredzīgi. Un
šodien teiksim paldies drosmīgajai Ukraiņu tautai, kura dara visu, lai orda nevirzītos tālāk uz rietumiem. Viņi asiņo, bet ordu notur. Un man ir dziļš prieks redzēt šeit Spānijas pārstāvjus. Paldies Spānijai, otram skaitliski lielākajam militārajam kontingentam mūsu NATO spēku brigādē. Paldies jums, Spāņi, prieks jūs redzēt šodien, tāpat kā arī Igaunijas pārstāvjus. Dzīvosim tā, lai pēc 100 gadiem mātei Latvijai būtu lepnums par mums. Dzīvosim tik bagātu un skaistu mūžu kopā ar Latviju, kā mūsu leģionāri. Gods tiem un mūžīgs miers, kas ir aizsaulē, spēku un veselību tiem, kas ir vēl mūsu vidū. Mums jūsu padoms ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un šodien pieminēsim arī Ukraiņus. Slava Ukrainai un slava Latvijai. Paldies! Vārds bijušajam aizsardzības ministram Pāvika kungam. Mīļie latvieši, visi klātesošie, šodien ir tāda drusciņa saudabīga sajūta, jo jau 3. gadu Ukrainā norisinās visaptverošs karš, kur ir uzsākus Krievija. Un katru dienu mēs uzzinām jaunas ziņas par kritušajiem un ievainotajiem Odesā, jebkurā citā Ukrainas pilsētā. Bet tajā pašā laikā mēs turpinām pārabēdīt un apbēdīt vēl 2. pasaules karā kritušos karavīrus. Un tas nekad nebeigsies, jo mūsu zeme ir pilna ar mūsu valsts un tautas aizstāvjiem. Un lai arī šodien virs Latvijas spīd saule, mēs visi zinām, ka tie tumšie mākoņi no austrumiem, no Krievijas savalkās ne tikai pie Ukrainas robežām, bet pie visu kaimiņu valstu robežām. Jo tā tauta, tā totalitārā vara neko nav mācījusies. Viņa ir tāda pati, kāda viņa bija pret mums toreiz 39., 40., 41., 2. pasaules kara laikā. Un tāpēc jau mēs arī zinām, ka mums vajag palīdzēt Ukraiņiem, jo viss tas, ko viņi ir piedzīvojuši Mariupolē, Bučā vai kaut kur citur, tas ir tas, kam ir mūsu tauta gājusi cauri. Tas, kam ir gājuši cauri mūsu leģionāri, mūsu ģimenes locekļi, jo katrā ģimenē ir kāds, kas ir bijis vai nu leģionā, vai arī Sibīrijā. Arī manā ģimenē šogad 12. jūlijā aprit tieši 80 gadi, kopš viens no mūsu leģionāriem pazuda bez vēsts. Es joprojām gaidu to dienu, kad varbūt esot šeit, arī viņš būs vienā no šādiem zārkiem. Tā diena vēl nav pienākusi. Un tāpēc es pateicos visiem, kas savā brīvajā laikā atrod iespēju tomēr sekot vēsturei, atrast šos mūsu kritušos karavīrus un atvest viņus šeit, kur viņi piederās. Bet šodien man gribās arī pateikt varbūt pāris vārdus par rītdienu un tuvāko laiku. Pēdējā laikā man daudz arī jautā, vai mums draud karš, vai mums draud briesmas. Un es gribētu teikt tā, ziniet, saglabājiet ticību sev, saglabājiet ticību savai valstī,
Neļaujiet bailēm aptumšot ne jūsu prātu, ne iezakties jūsu sirdīs. Bet esiet gatavi, kā agrāk teica, turiet pulveri sausu, turiet savu zobenu spožu, un jo vairāk mēs būsim gatavi visāda veida pārsteigumiem, jo ir daudz lielāka iespēja, ka mūs neviens neapdraudēs, mums neviens neuzbruks, un mūsu robežas būs drošas. Es gribu pateikt paldies Latvijas bruņotiem spēkiem, zemesardzei, jaunsardzei, visiem Latvijas patriotiem, kas to saprot un kas to ikdienā dara, jo aiz mums ir Baltijas jūra, un kā jūs zināt no mūsu vēstures, tas ienaidnieks, kas pašlaik slavo un kauj Ukrainas, viņš jau nevienu no mums nepažādas. Līdz ar to nebaidīsimies, būsim droši, darīsim savu darbu un dosim arī viņiem skaidru signālu un ziņu, kas viņus šeit sagaida. Ja gadījumā viņiem muļķības nav galvā, un viņi šeit sagaida tikai svits, nekas vairāk. Tāpēc es novēlu saules mūžu Latvijai, jo tad, kad man prasa, kas būs nākotnē, es varu pateikt vienu lietu. Arī nākotnē būs brīva un demokrātiska Latvija, jo mēs viņai ticam un mēs esam gatavi viņai aizstāvēt. Dievs svētī Latviju! Tagad lūdzu vīru kopu vilki. Ai baliņi, dziesmā viļo rotā melna. Skalti Latviju karavīri, nebaidās no paša melna. Skalti Latviju karavīri, nebaidās no paša melna. Bet tas vakar šodien kauja, neviens karavīrs nav lieks. Viņu daudz, bet mūs vien sauja, lauzīs mūs, bet nesalieks. Viņu daudz, bet mūs vien sauja, lauzīs mūs, bet nesalieks. Noturēta zemes strēle, asins upes sastingts skats. Puišu dzīslas noplot vēle, brāļu kaps ir pārāk plats. Puišu dzīslas noplot vēle, brāļu kaps ir pārāk plats. Kārogs sarkan, baltis sarkans, mirušos un dzīvos klāj. Pretī sarkanajam mērim, nāves sardze Latviets stāj. Pretī sarkanajam mērim, nāves sardze Latviets stāj. Ai baliņi, dziesmā viļo rotā melna. Salti Latviju karavīri, nebaidās no paša melna. Salti Latviju karavīri, nebaidās no paša melna. Sveiciens no vīrkopas vilki Latviešu leģionāru dienā. Latviešu pašcieņas un lepnuma dienā. Mēs, vilki, jau tradicionāli šo dienu noslēgsim Latviešu biedrības namu, šoreiz Zelta zālē, 18. ar svētku koncertu. Zem mūsu kājām liels ceļš valsts uz Latviju tas ved. Uz Latviju, kur naidnieks vaigs par
laukiem nāvi sēj. Mēs soļojam droši un lepni, un šautenes vecos ir mums, un senajo varoņu vārdi nāk līdzi kā mantojums mums. Mēs nāksim drīz Latvija raidi, un nesīsim brīvību tev, kas mums dārga, un mēs ejam un ejam, braucam un steidzam, par vēlu mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam un ejam, un braucam un steidzam, par vēlu mēs nedrīkstam būt. Mums viena doma sirdī vēl par Tēvu zemi stāv, un nežēlīgam naidniekam likt visu atmaksāt. Mēs šautenem liksim tad liesmot, un grādu metēju kaut, bet pašiem mums nāvei būs spītēt, ložas vilpieniem atbalsi savu. Mēs ticam trīs Latvijas zvaigznē, lai ugunīgs ložas uz mūžus, un mēs ejam un ejam, uz priekšu tik traucam, par vēlu mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam un ejam, uz priekšu tik traucam, par vēlu mēs nedrīkstam būt. Vārds Saeimas deputātam un Nacionālās apvienības priekšsēdētājam Raivim Cintaram. Dārgie leģionāri piemiņas sargātāji, ar daudziem no jums mēs tiekamies jau gadu no gada, ar daudziem šķiet pat jau 10 gadiem. Un daudz būs pamanījuši to, ka laiki mainās, un daudz kas mainās gada laika un laika apstākļi. Es atceros tās reizes, kad šeit ir bijis sasniedzis dziļš sniegs tā līdz ceļiem, savulaik ar Edgars Skreju plānojām, kā jaunieši atbrīvos laukumu šeit, lai cilvēki varētu sapulcēties un godināt savus ticšos karabiedrus. Ir bijuši vēji, ir bijuši lieti, ir bijusi saule. Mainās cilvēki šeit ierodas. Daudz no tiem, kas ir piedalījušies citus gadus, šodien ir Viņsaulē, un šeit bērni ratiņos, un pavisam jaunām sejām ienāk cilvēki, kas 16. martā Lestenē ir Vārds kapelānam Guntim Kalman. Latvijas patrioti, pavisam īsi. Mēs esam īpašā vietā. Šī vieta ir vērtību pārmantošanas, vērtību ieguves vieta. Cilvēks nepiedzimst pats par sevi ar vērtībām. Viņš piedzimst vērtību vidē. Paldies Dievam! Mums tāda ir daudz. Šodien mēs esam vienā no šīm. Vērtība pārmantojamība notiek pēc principa no tēviem uz brāļiem un dēliem. Mēs esam pa vidu. Aiz mums vienmēr ir kādi, uz kuriem līdzināties. Mēs esam tagad viņam līdzās.
Pateicoties viņiem, esam mēs. Pateicoties mums, būs kādas jaunas paudzes, kas zinās, kāda vieta ir šeit, un šeit ieradīsies, lai noliektu galvu, lai saņemtu un pārmantotu tās vērtības, ko mēs savukārt iemantojuši no saviem tēviem un vectēviem, pratīsim, spēsim un gribēsim dot viņiem. Un šīs vērtības ir dažās atziņās vienkārši formulējams. Šīs vērtības ir tādas, ka pirmkārt Latvijas valsts tiks aizsargāta. Viņa tiek aizsargāta. Otrakārt, Latvijas karavīrs, zemesargs, jaunsargs ir prasmīgs, gudrs un profesionāls, patriots. Treškārt, trešā svarīgā atziņa ir tā, ka Latvijas valsts aizsardzība ir nevis tikai bruņoto spēku lieta. Bruņoties spēki šī gadījumā nav kāds ārpakalpojums, ko mēs saņemam, par kuru mēs maksājam un kurš mums ir vienaldzīgs. Nē, gluži otrādi. Valsts aizsardzība ir katra pilsoņa pienākums un privilēģija. Protams, katrs nevar būt karavīrs un katram nevajag tādam arī būt, bet katrs var atbalstīt savējos morāli, psiholoģiski, materiāli un visādi citādi. Ar informāciju, ar medikamentiem, ar visa cita veida loģistisko un cita veida atbalstu. Un visbeidzot, svarīgā vēsts. Mēs esam lielajā NATO savienībā. Bet tas nenozīmē uz tās parazitēt, jo atceramies, pirms 5. panta, kas runā par kolektīvo aizsardzību, ir 3. pants, kas saka, ka katra dalībvalsts pati uztur cīņas un kaujas spējīgu karaspēku. Tas nozīmē, ka tikai tad, kad mēs paši gribēsim aizstāvēt sevi un savējos, savu zemi un šīs zemes un valsts vērtības, tikai tad mums nāks kāds palīgā. Un tas ir tikai godīgi. Ja mēs negribam, nevaram, nespējam, negribam sevi aizstāvēt, kādiem gan citiem, frančiem, angļiem, spāņiem, amerikāņiem vajadzētu nākt aizstāvēt mūsu. Mēs esam spējīgi to darīt. Paldies leģionāriem, kas parādīja to, ka latvietis ir prasmīgs, spējīgs, gudrs, patriotisks karavīrs. Šī ir vērtība pārmantošanas vieta. Mēs no viņiem pārmantojam viņu drosmi, viņu apņēmību, viņu vīrišķību, viņu ticību Dievam, taisnajam Dievam, kurš mums atdeva atkal atpakaļ mūsu brīvo, neatkarīgo Latviju. Tā ir tā vērtība, par kuru mums ir jābūt gataviem stāvēt vienmēr. Amen. Kā pēdējo es došu vārdu Nacionālā karavīru biedrības priekšsēdētājiem Emīlam Gailim. Es vēlētos, ja mēs varam pēc tam dziedāt dziesmu svēts mantojums kora vadībā. Mīļie viesi, tautieši, augstdotātie viesi, pāris dienas atpakaļ iznāca karaskolas priekšnieka un 15. divīzijas 32. pulka komandieru pulkveža Arvīda Grīpēna grāmata. Viņš savās atmiņās raksta pēc kara par 39. un 40. gadu. Militārā situācija bija bezcerīga, bet bija jācīnās. Pat ja zaudētu, bija jācīnās dēļ nākotnes un nākamajām paudzēm. Leģionāri bija tie, kas cīnījās, un tā nākotne pienāca tikai 90. gados, kad mēs atguvām neatkarību. Viņi ir mūsu varoņi, un paldies viņiem, ka viņi dāvāja mums nākotni, brīvu neatkarīgu valsti. Un man tas gods ir karavīru biedrībā turēt disciplīnu pēdējiem grenadieriem, tāds kārtīgs
puskaujas vads vēl ierindā. Un īpaši sveiciens sūta Ulds Maksiņš no Burtniekiem, Igors Viskovatovs no Olainas, Haralds Kuplis, Dzels Krusts kavalieris no Rencēniem. Un šodien liels paldies mūsu simtgadniekiem Edgaram Vēberim, Jānim Tauriņam, Laimonim Ezergailim, kas ir mūsu vidū, un liels paldies leģionāriem. Un noteikti paspiežiet viņiem rokas un pasakiet paldies. Saules mūžu Latvijai! Paldies! Es tūlīt došu tālāk šo skaisto brīdi, šo ceremoniju kapelānam Mārtiņam Burke-Bukēvicam, kas vadīs leģionāru pārabedīšanu brāļu kapos. Pirms es to daru, es tikai gribēju pieminēt, ka 4:00 tepat Lestenes tautas namā būs Džūkstas kultūras nama pašdarbības kolektīva koncerts. Kā redziet, mūsu pāri ielai sāk kaut kas augt. Jaunais Kurzemes kauju muzejs. Dažas lietas paliek kā bija, dažas lietas mainās. Mēs ceļam no jauna. Paldies visiem! Jā, draugi, pirms mēs pārējām pie nākamās šīs dienas sadaļas. Draugs, piedod, es sadzirdēju tavu vārdu, bet mana jaunā galva to ātri aizmirst. Bet ir kāds, kurš mūs vēl grib uzrunāt, un tas ir viens no Bauskas aizstāvjiem. Lūdzu. Ir 1944. gads, kauja beigusies, gruz zemdegas ar dūmiem aizkūp mēnesis, uz zaļā zāles pelnu pērles krīt, visapkārt daudzi ļimuši,
Mans ķermenis guļ iestidzis purvājas slīkšņā. Visapkārt tumsa, tāds klusums un miers. Nezinu vai sloņus cilpienus, ne ar mīnus sprādzienu dārdus. Arī mans bērnības stāsts kaut kur pagaisis līdz ar mātes smaidošo vaigu. Tik kaut kur augstu debesīs, eņģeļu kora dzied, klusa nakts, svēta nakts. Bet pagalvī man purvāja grīslis un ejas sapņos sapnis par Latvijas brīvību likts. Tik caur mirušajiem pirkstiem sarkanu dzērveņu virtene slīd. Caur mirušajiem pirkstiem slīd sarkanu dzērveņu virtene. Bet kā cīnītājs smagi ievainots saļims pie sagrautā bunkura, smagi ievainots ar pēdējo dzīvības dzirksti, viņa lūpas čukst. Vai sadzirdat mani tur tēva sētā? Mēs paliksim šai zemes pēdā, no kuras esam dzimuši. Arī mums jāpaliek šajā zemes pēdā mūsu tēvzemē Latvijā. Tur, kur runā akmens, runā kauns, kur runā vārpas drovā, kur runā katrs koks un lauks valodā tik tuvā. Dievs kungs, dod spēku piecelties mūsu tautai un stāvēt stiprai uz savu senču zemes, ko tu mums esi lēmis, un atpesti mūs no ienaidniekiem, kas iekāro mūsu zemi, kas īstu nicina mūsu tautu, mūsu valodu. Lai mēs varētu reiz ieieties dzīvības ceļā un ejiet pa šo ceļu taisni, ne pa labi, ne pa kreisi, mums nāks tā svētība, ko mēs lūdzam savā himnā, Dievs svētī Latviju. Paldies visiem, ka šodien esam šeit, Lestenes brāļu kapu laukā. Paldies! Bija kāda dziesma, ko dungoja mans vecais tēvs. Nāks kultūras tautām reiz stunda, bet draudzīgi miera tās laiks. Nāks brīnišķā uzvaras Junda un Vaņkas no Latvijas bēgs. Un tā viņš šķiet, ka šis laiks, kurā esam, ar vienu šos vārdus fokusē daudz spēcīgāk. 2 gadus reizi mēnesī es braucu uz Ukrainu. Man tur ir labi draugi. Un tad, kad mēs runājam par situāciju, kāda tā bija tur un kāda tā ir šeit, iezīmējas tik spēcīgs paralēlis. Ir beidzies kompromisa laiks. Ir beidzies kompromisa laiks pašam ar sevi, ar savu sirdsapziņu, ar savu pielaidību. Šiem vīriem nebija kompromisa. Tu esi tur, kur satiekas tavu miesu ar metālu. Šodien mēs esam brīvi, dzīvi. Mums ir dot iespēju priecāties. Un tāpat laikā mums Dievs ir devis saprašanu un galvu uz pleciem, lai arvien paturētu prātā kādu teicienu, kas nāk no Sibīrijas laikiem.
Kaķītim pēc piedzimšanas acis atverās pēc pāris dienām. Krievam tās neatveras arī pēc 100 gadiem. Nelaimīga tauta. Nelaimīgi cilvēki, kuri ir izvēlējušies būt par vergiem un arvien cenšas citiem uzspiest savu nevarību, savu verdziskumu. Paldies Dievam, ka mēs esam brīvi. Taču mums ir jāapzinās, ka šī brīvība dārgi maksā. Lai Dievs dod, ka mums pietiek saprašana, lūkoties uz to, ko šodien daram savas zemes, savas tautas, savas valsts stiprināšanā. Un kā jau teicu dienumā, ka mēs būtu tik drosmīgi neķengāt viens otru, nenoriet, nenozākāt, bet apzināties, ka tas, kas man ir pa labi un kreisi, un priekšā un aiz muguras, ir manas tautas kauli un miesa, gars un sirds, un ka mēs esam vienoti par savu zemi, ko Dievs mums ir devis. Ka mēs to reizi par visām reizēm saprast un apzinātos. Ka šie puikas un vīri, kas šeit ir pārbadīti un kurus mēs pārbadīsim, ir visdažādākie cilvēki ar savām domām, sapņiem, sociālo statusu un izglītību un tā tālāk un tā joprojām, taču viņus vienoja viena ļoti būtiska un svarīga lieta. Es aizstāvu savu ģimeni. Viens no maniem draugiem, kur es iepazinu Ukrainā, gāja bojā pie Bahmutas. Viņa pēdējie vārdi bija ne par Ukrainu, ne par kādām skaisti cēlām lietām, kuras mēs mēdzam bieži vien runāt tādos brīžos, kā šis. Viņa pēdējie vārdi bija: es ļoti mīlu savus bērnus. Droši vien nav spēcīgāka motivācija par to, ka tu aizstāvi savu zemi kā bērnu. No viena nelieša, no viena nelaimīga cilvēka, kurš nav iepazinis patiesu mīlestību. Lai Dievs dod, ka mēs to domājam un pārdomājam katru dienu. Kāda ir mana sirds vērtība, domājot par savu zemi, kā bērnu. Mēs dosimies pārbadīt šos 5 vīrus, kas atdevuši savu dzīvību par savu zemi.
Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Neviens netiek pie tēva, kādiem caur mani. Mēdz teikt, ka katram savs ceļš ejams. Un mēdz teikt, ka katrs var savu ceļu izvēlēties. Viens ir ceļš, kurā tu piedzīvo patiesu mieru. Viens ir ceļš, kurā viss tavs bailes zūd, un tu vari izdarīt to, ko no tevis prasa. Pat tad, ja tev šķiet, ka tev vairs nav spēka, tev šķiet, ka tev vairs nav nekāda iespēja. Dievs mums dod šīs lielās lietas. Piedzīvot šo dzīvi kā vienu vērtību, kurā piedzīvot pārvērtību. Kurā piedzīvot to, ka mūsu dzīve piepildus ar saturu, kas dod daudz augu. Svētī vēl to, Dievs!